Mēlis galā ieradušies pie mums šeit Stikla studijā. Čau! Labrīt! Tas ir pareizie vārdi. Labrīt! Esat jau paglējuši? Bišķiņ. 3 stundiņas. 3 stundiņas, tas ir labāk nekā nekas, vai ne? Un pēc tam būs iespēja noteikti vēl doties pačučēt. Gan jau, ka nebūs iespēja pēc tam, bet, jaunība. Es šauju uz darbu. Pēc skata izskatās īstens rokenrols ir ieradies, tātad 3 stundas piestāv. Kas ir Mēlis galā? Es nemelošu, es neesmu dzirdējis par to, ko jūs darāt iepriekš. Mēlis galā, tas ir rokenrola ansamblis, poproka apvienība, tā ir sirds, tā ir dvēsele, tā ir dzīve. Mēlis galā, tas ir kaut kas. Okay. Labi, man Mēlis galā ir jūsu vārdi arī. Rudolfs, Roberts, Mareks un Mārtiņš pie mums ir ieradušies šorīt Stikla studijā. Tā, šī gada labdarības maratonam ir sauklis Cerība dziedē. Kas jums dod cerību brīžos, kad viss ir slikti? Ir kādam cerība? Jā. Padalies, Mārtiņ. Kas tev dod cerību? Kas man dod cerību? Man cerība dod iespēju darīt labu. Tas, ka vienmēr mums ir izvēle. Un ja vien ir kaut kas labs, ko es varu izdarīt, tad tāpēc vien es turpinu. Un jā, es pat nezinu. Zin kā, nav ko gaidīt arī no citiem atpakaļ. Labas lietas, pat tad, ja tu viņiem dod labas lietas. Bet tas, ka tāda iespēja pastāv, man liekas, ka tie ir laba cerība. Man cerība dod Mārtiņš. Es saprotu, ka Mārtiņš ir tas romantiķis, jo katrā rogrupā ir viens romantiķis. Mārtiņš mūsu cerība, mūsu salsteriņš. Jauki. Klaus, saistībā ar šī gada tēmu, vai jums ir kaut kāda pieredze pašiem bijusi, kad veselība sabrūk? Paldies Dievam! Man šādas problēmas personīgi nav bijušas, un Dievs ir bijis arī klāt visiem maniem tuvajiem. Bet tas ir diezgan tā traki, es tā padomāju, šonakt domāju, un tas ir kaut kāds absurds. Protams, mums ir palaimējies, kad mūsu, veselības sistēma ir daudz labāka nekā citās valstīs. Mums nav jābaidās izsaukt ātrā palīdzība, lai neiedzīvotos parādos, bet tas ir diezgan traki, ka mēs visi maksājam nodokļus un šai te cilvēku pamat vajadzībai, kad tam nākās ziedot. Tas, man liekas, diezgan jancīgi. Ja? Tā kā dzīvnieku farmā mēs visi esam vienlīdzīgi, tikai daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Tas ir savu Orwell salasījies. Jā. Manuprāt, vienkārši veselība ir cilvēku tiesība un nevajadzētu būt tā, ka izdzīvo stiprākais un izdzīvo turīgākais. Vai kādam ir bijusi pieredze? Tiešāk? Nav. Ir redzēts films par tēmu. Jā, films ir daudz skatīts, bet... Jā, diemžēl tā ir lieta, kas notiek ne tikai filmās, tas notiek arī dzīvē. Gana daudz skaudri stāsti, dod 5 ietvaros, bet tagad ne par tiem. Tagad par prieku, to, ka jums tā nav gadījies, par prieku, par to, ka esat gatavi nākt un atbalstīt pat, ja pašiem nav nācies ar to saskarties. Un gal galā mūzika jau arī kaut kādā veidā dziedē, vai ne? Mūzika dziedē. Ko tad mēs te Mēlis galā dzirdēsim? Mēs dzirdēsim 2 skaņdarbus. Pirmais skaņdarbs būs ar nosaukumu Naktī. Un, tas būs par tādu tā kā apziņu, kad varbūt nav kontekstā diži atbilstoši, katra nakts var būt kā pēdējā, bet par to sentimentu, kad jābauda katrs mirklis, kas ir, jo tu nav jēga domāt par to, kā būs. Vienkārši ir jāķer un jābauda, un kas zina, kas būs. Tā kā dziesma Naktī par to, ka varbūt nekad nebūs tā, kā bija, par cerību, ka kādreiz būs labāk. Mēlis galā, Stikla studijā.
viss tik vienkārši šķiet, mums nav ko atlikt. Laiks ir apstājies. Mums vairs nav kauna. Tavs vēl nav nosērcis, plaukstavs plaukstā. Es esmu tevī pazudījis, mums nav ko zaudēt. No rases lasēm nebaidies, tu vari raudāt, bet kokiem līdzi nelokies, mums nav ko zaudēt. Šis klubs varbūt mums pēdējais, un pirms tu aizej, uz mani vēlreiz atskaties. Vai būs vēl kādreiz nakts mums šāda? Vai būs tev plats, kur paraudāt? Kaudzinot to, kas tev zem manis. Saku nāc un diži nedomā. Un rīt no rīta mums nāksies abiem saņemties. Tavs zvaigzne beidzot nosargs, bet tu par to tik pasmiesies. Mums nav ko zaudēt, no rases lasēm nebaidies, tu vari raudāt, bet kokiem līdzi nelokies. Mums nav ko zaudēt, no rases lasēm nebaidies, tu vari raudāt, bet kokiem līdzi nelokies, mums nav ko zaudēt. Šis klubs varbūt mums pēdējais, un pirms tu aizej, uz mani vēlreiz atskaties. Paldies par aplausiem. Paldies. Grupa Mēles galā, grupa Mēles galā. Publika sajūsmā lauž krēslas. Wow. Jūs jau dīvāni tikai ir, mums tā krāsna nemaz nav. Un vēl ir iespēja visu salauzt. Jā. Pēdējā nakts. Kas tad tas būs? Pēdējā nakts īstenis rokenrols. Klau, Mēles galā, ko jūs esat sadarījuši šajā decembrī vēl? Šajā decembrī mēs esam panākuši to, ka decembra beigās mēs uzstāsimies Tukumā. Tā kā sveiciens visiem klausītājiem no Tukuma. Ja jums jaunajā gadā nav ko darīt, laipni aicināti Brīvības laukumā. Sagaidīsim jauno gadu kopā ar Mēles galā. Bet decembris neteiktu, ka bijis diži ražants. Protams, mēs esam gatavojušies šim notikumam, jo šis ir īpašs notikums, kuram ir jāgatavojās. Un vispār pie šīs iespējas es gribētu pateikt milzīgu respektu, ja man būtu cepures novilktu, jo man liekas tik fenomenāli. Tā kā, ka
kaut kas šis notiek, ka cilvēki, kam pat varbūt šis nav tiešais pienākums, mēdī, radio, kad ir atspērušies un katru gadu kaut ko šādu dara. Un man ir liels prieks arī redzēt, ka ir cilvēki gan aizkadrā, gan kadrā, gan un arī mūziķi un viss, ka mēs šo te daram. Un tā motivācija, teiksim, bieži vien mēs redzam internetā visādas labdarības videoklipus, kur tu tā kā vēl neesi īsti pārliecināts par to motivāciju, vai cilvēks dara labu skatījumiem, slavai, naudai, bet šeit es jūtu, ka tiešām tie nodomi ir tīri. Tā kā paldies, Jāni, paldies visiem aizkadrā, paldies visiem kadrā. Un saules mūžu dod 5. Man šķiet arī paldies visiem klausītājiem, kas pieslēdzās. Protams. Nakts vidū. Un ziedojumi. Kur tad nakts vidū? Man jau te reku raksta ļauži, jau mostās, jau visi ceļās. Kā nekā bija jādzird Mēles galā otrā dziesma. Otrā dziesma, jā. Nā, mazliet jautrākam nakts noslēgumam. Aiziet. Negribu zināt, ko tu dari, kur tu strādā un kas tev prātā. Es gribu tevi savā gultā kailu. Jā. Man svarīgs attiecību status, jo nav neviena taču roka ir blakus. Tavs augums mani dara traku. Savaldījos, skaidrs plāns laikam kļuvis vakarā. Tā gan. Balti palagi un sārtas mēles, mežīnes un lomas vēles. Aiz plānām sienām visiem kaimiņiem skan. Bet vienalga tas ir man, jo nā. Jā, klau, grupa Mēles galā šeit ieradušies Stikla studijā. Tā bija apzināta reference uz Here Comes the Atstepper. Tieši tā. Man viņš kā zvana telefona signāls. Iesatīts jau pāris gads. Cik daudz cilvēku tomēr zina to dziesmu. Jā, pārsteidzoši. Klau, paldies par to, ka ieradāties. Es ceru to, ka atradīsiet vēl tomēr dažu stundiņas nedaudz nosmosties. Tās 3 stundas nav veselīgi, jārūpējas par sevi arī ir. Bet galvenais, lai jums gaiši un mierpilni šie svētki. Paldies!